vakar veiktajās īsajās iedzīvotāju aptaujās arī parādījās kā secinājums, ka daudz vietu apkaimēs cilvēkiem nav iespējams sakarīgi, pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, saņemt diezgan lielu daļu sabiedrisko pakalpojumu. Pirmkārt, protams, kā vienmēr informācijas trūkuma dēļ, otrkārt arī sava darba laika dēļ, kurš praktiski nav pielāgots dzīves ritmam, kas izpaužās tā, ka apkaimē iedzīvotāji strādā, piemēram, citās apkaimēs, un viņi atgriežas savā apkaimē, ar kuru viņi sevi dzīvi asociē. Viņi atgriežas, piemēram, ap 7, iespējams 7:30 vakarā, kad ļoti liela daļa iestāžu un pakalpojumu sniedzēju vairs nestrādā. Un, kā iespējamo risinājumu bloku mēs esam izdalījuši praktiski divus. Viens ir iespējamās darba laika korekcijas, kas varētu, piemēram, būt kā vienu dienu nedēļā. Darba laiks tiek koreģēts tā, ka, piemēram, ceturtdienas 5:00 iestādes nebeidz strādāt, viņas strādā, piemēram, līdz 7, 8 vakarā. Šis darba laiks tiek ņemts no piekdienas, kad savukārt darba laiks tiek saīsināts. No vienas puses tas ir iespējams šajās pašvaldības pakļautībā esošās iestādēs, piemēram, kultūras namos, teiksim, vēl kas skolās, kuras var pielāgot kādiem interešu pulciņiem un tam līdzīgi. Otrs ir privātie uzņēmēji, kurus var negluži varbūt ietekmēt, bet kuriem var, saņemot licences viņu darbības veikšanai, jau iepriekš brīdināt par tā saucamajiem spēles noteikumiem noteiktās apkaimēs, kur viņi ir spiesti vai aicināti vienu reizi, piemēram, nedēļā vai mēnesī koreģēt šo darbu laiku. Un trešais ir labais piemērs, ko mēs uzskatām, ka ja, piemēram, pašvaldība un atsevišķi uzņēmēji nāk ar šādu iniciatīvu un citi, kas varbūt sākumā to neatbalsta, redzētu, ka noteiktās stundās ir, tā teikt, apkaimē patērētāji, ka viņi paši pielāgotos un arī koreģētu attiecīgi savu darbu laiku. Un otrs veids, kā mēs varētu šo puču ekonomiku uzturēt, ir šīs neizmantotās pašvaldības rīcībā esošās telpas, būt atvērts iedzīvotāju iniciatīvām, respektīvi, kas šobrīd notiek, ir skola, kura pusdienu laikā beidz savu primāro darbu, bet dažādi ierobežojušu faktoru dēļ viņi nevar pildīt citas funkcijas, jo ir saistošie noteikumi, kas liedz, teiksim, skolai likumiskā kārtā atļaut pulcēties, piemēram, ēku kopīpašnieku biedrībai. Un citreiz tas nav iespējams tāpēc, ka ir piemērota maksa, un vēl viens iemesls ir tāds, ka nav iespējams arī, piemēram, informāciju bez maksas izvietot, lai apziņotu savus kaimiņus. Tātad mūsu variants būtu piedāvāt, ka pašvaldība veic izmaiņas šajos saistošajos noteikumos, atļaujot izmantot skolu noteiktā laikā, kas ir pēc mācību laika, arī citām aktivitātēm, tātad koriģēt šo maksu vai koriģēt gadījumus, ka to maksu varētu nepiemērot un izvietot noteiktā daudzumā attiecīgā platībā kādas informācijas tēmas, kur iedzīvotāji paši var izvietot šo informāciju, lai informētu savus tuvākos kaimiņus. Ieguvumi, protams, galvenie ir pirmkārt tas, ka šie pakalpojumu saņemšana, par kuras runāju sākumā, un savā ziņā tas arī veicina apkaimes ikdienas, teiksim, sabiedrības ikdienas kontaktu savā starpā, jo cilvēki bieži vien atgriežoties mājās, viņi citādi paliek savā dzīvoklī un viņi praktiski neasociē sevi ar kā kopienas daļu kaut kādu noteiktu rajonu iedzīvotājus, bet vienkārši kā savu individuālo vienu ģimeni, kas varbūt neiesaistās nekādās sabiedriskās iniciatīvās kopējās rajonam. Kā pilotu projektu mēs piedāvāt varētu šo te sākumā ieviest Imantā, kurā pēc mūsu pieejamās informācijas ir apmēram 50,000 nedaudz mazāk iedzīvotāji. Tur ir kopā apmēram 30 pašvaldības tieši regulējumās iestādes, plus dažādas privātās struktūras, ar kurām teiksim, pārunas par šādu iespēju varētu veikt gan no augšas likumiskā pusē, gan arī paši iedzīvotāji vienojoties par kaut kādām, teiksim,